Mani sauc Kristaps Lugovskis, mācos elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, pirmajā maģistratūras kursā. Šis ir priekšmets elektrofika teorija, 5. mājasdarbs, 16. nedēļa, 2014. gads. Tātad 5. mājasdarba. Pats pirmais uzdevums bija uzstādīt pakešu ķeršanas programmu Windump, kas mums jau ir izdarīts, tāpēc tālāk atvērsim komandu prompt jeb konsoli, bet tikai izdarīsim to kā administrators. Kā redzam augšā, administratoru, un tātad tas ir izdarīts. Tālāk ievadīsim komandu, lai pārbaudītu, kāds mums ir network adapteris. Un komanda ir Windump, domzīm D lielais. Un kā redzam, tad tas ir Broadcom Netlink Gigabit Ethernet driver. Tagad ievadīsim vēl vienu rindiņu konsolē un sāksim ķert pakets. Un šeit mēs norādam direktoriju, kurā mapē un kurā failā tiks glabāt visa informācija par noķertajiem paketiem. Kā redzam, tad notiek jau pakešu ķeršana. Ilgi mēs to neturpināsim, pāris sekundes. Tikai, lai varētu redzēt, ka tiek noķert kādu paketu. Labi, apstādināsim. Un kā redzam, ir noķerts 38 paketes. Tagad atvērsim programmu Wireshark. Un ar kur mēs atvērsim failu, kurā tika glabāt visa informācija par noķertajiem paketiem. Un kā atceramies, tad tas bija Perflogs Diagtraces. Šeit ir tā direktorija. Un kā redzam, tad šeit ir visa informācija par noķertajiem paketiem. Skaits bija 38, un šeit arī ir informācija par 38 paketiem. Ir avots, protokols, garums un arī papildus informācija.